tā ir privilēģija. Tā ir milzīga balva un iespēja, kura nav dota miljoniem kurdu, piemēram. Balsot par savu valdību, par savu valsti. Jo viņiem tādas valsts nav. Kaut gan ir nesalīdzināmi vairāk nekā mēs. Nu, principā sabiedrība ir tāds paplašināts ģimenes modelis. Un šī ir tā diena, kurā mēs izvēlamies par šiem cilvēkiem, kuriem mēs iedodam tā kā atslēgas viņu rokās. Vai neaizejot vispār uz vēlēšanām, mēs tās atslēgas vienkārši tā kā nometam un ceram, ka tās paņems tie, kurus mēs gribam ielaist savās mājās. Ja jūs neejat balsot, tas nozīmē, ka gan ne tikai savu balsi, bet jūs faktiski iedodat tā kā pat, es gribētu teikt, 2 balsis tiem cilvēkiem, kurus jūs negribētu redzēt Saeimā, kurus jūs noteikti negribētu redzēt mūsu valsts vadībā. Un nepiedalīšanās ir faktiski nodevība pret Latviju. Latvietiem jāatcerās, ja varbūt jāapstās kartē, kur mēs atrodamies. Mēs esam Eiropas valsts, bet mēs esam robežas valsts. Un robežas valstīm vienmēr dzīve ir daudz sarežģītākā tām, kas dzīvo tur kaut kur dienvidos vai ziemeļos. Mēs esam robežas valsts ar lielu, bet, kā mēs tagad redzam, neprognozējumu valsti. Mums ir, vēlētājiem ir, jebkuram no mums ir beidzot jāpasaka, ko mēs īsti gribam. Vai mēs gribam būt Eiropas valsts, vai mēs gribam būt nākotnē plaukstoša Eiropas valsts, vai mēs skatāmies uz otru pusi. Un nevar būt tā, ka šādā situācijā tu stāvi un noskaties un nepiedalies. Es redzu, ka daudzos cilvēkos ir tāda dziļa neticība attiecībā uz politiskajiem procesiem mūsu valstī un cilvēkiem, kas ir pie varas un kas šīs te izvēles ir iepriekšējos gados izdarījuši. Es saprotu, šajā brīdī, ja mēs neejam un nevēlējam par cilvēkiem, kuriem mēs uzticamies, kurus mēs redzam, kā vēl krietnus esam un kas tiešām vēlās kaut ko darīt šīs valsts labā, tad mēs principā atstājam durvis vaļā visiem vējiem, kas to Latviju vienā brīdī var saplosīt. Es domāju, ka ne tikai latvieši, bet daudzās Eiropas valstīs un arī pasaules valstīs cilvēki nogurst no politikas, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ne jau visi pirmsvēlēšanas solījumi tiek pildīti. Diemžēl tie netiek pildīti un cilvēki izjūt vilšanos un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka šajās vēlēšanās mēs varētu atdot savas balsis par neprognozējumām, nezināmām viena cilvēka sīkpartijām. Tas izklausās patiesībā sakot diezgan muļķīgi, kad daudz ļaudis saka, es nezinu, par ko vēlēt. Es atvainojos, Dievs tev ir devis spēju domāt, prātu, galvu. Nu tad apskaties uz tiem cilvēkiem, kuri tikai muld un sola brīnumus un maina partijas un nevēli par tādiem, bet tie, kas tik tiešām mēģina strādāt. Lai arī es esmu nemierā ar daudz ko, kas ir noticis manā valstī pēdējo gadu laikā, tomēr man šķiet ceļš laukā no krīzes varēja būt vēl smagāks. Un, manuprāt, tas, kādā veidā to paveic valdība, kas bija krīzes valdība, bija pietiekami labs tajā situācijā. Un to nedrīkst aizmirst, un tas ir jānovērtē. Bieži vien saka, ka balsot par mazāko ļaunumu, tas ir ļoti muļķīgi. Visā pasaulē balso par mazāko ļaunumu. Cilvēks nav ideāls. Neviens no mums nav ideāls. Kāpēc mēs gribam, lai būtu ideāls partijas? Mums varbūt ir iespējams vēl daudz vilšanās, bet mums ir iespēja vienmēr izdarīt izvēli, likt plusu, mīnusu, izvēlēties lielās partijas un ieraudzīt un saprast, ka mazās partijas ir bīstams Latvijai.
Jo šie cilvēki nemāk strādāt komandā. Mums ir jāaptver un jāsaprot, ka demokrātija nenolaižās taisnā ceļā no debesīm un tiesisks valsts nerodās pašas no sevis. Viņas rodās ļoti ilgstošā procesā. Mēs esam procesa vidū, varbūt pat sākumā. Un tāpēc mums ir jābūt pacietīgiem un jābūt lepniem par to, ka mums ir mūsu valsts atgūta. Un mums ir jāatrod spēks par viņu turpināt cīnīties, jo Latvija vēl tikai top un mostās.